Vecā dabas aizsardzības sistēma, kur rokas apkārt inspektors ārā un cilvēki ārā, ka tā nestrādā, jo sevišķi Eiropā ainava un bioloģiskā daudzveidība ļoti bieži ir tieši cilvēku roku veidota. Mēs atgrūdīsim cilvēku un tā teritorija vienkārši aizaugs ar krūmiem un vienkārši izzudīs viņas vērtības. Tā pati biosfēras rezervāta ideja ir izglītot, motivēt un iesaistīt cilvēku, lai ar viņa rokām mēs kopīgi nosargātu to dabas daudzveidību. Un pie reizes arī vēl viena ideja, ar ko mēs atšķiramies no visām aizsargājamām teritorijām, ka biosfēras rezervātu koncepcijā ir ielikt arī ilgtspējīga ekonomiska attīstība. Iedomājieties, aizsargājamā teritorijā dabas aizsargi veicina ekonomisku attīstību un ne tikai turismu. Mēs esam pionieri, es pat varu palielīties tā laikam, to es nosaukšu par savu ideju, izveidot sabiedriskā monitoringa sistēmu. Proti, iesaistot zinātniekus, tiek izveidotas programmiņas kaut kādu jautājumu pētīšanai, un tās programmas ir piemērotas tā, lai cilvēki bez īpašas izglītības, viņš vienkārši pa punktiņiem ievelkot ķeksīšus, lai viņš spētu atbildēt uz jautājumiem, kā mainās vide vai kādas vērtības viņam ir apkārt. Un 19 programmiņas tika uztaisīts. Man pašam bija uz maniem pleciem 2 programmas, orhidejas un ūdeņa kvalitāte. Un tā bija fantastiska sajūta, ka man pēc tam cilvēki zvana vai sūtās anketas un saka, zini, es domāju, ka man pļavāja tikai naktsvijos, bet es apskatījos, man ir 6 sugas. Saprotiet, caur to viņš kļūst tā teritorija viņa acīs kļūst vērtīgāk un viņam veidojas arī pašcieņa. Un tas, ko mēs ar šo sabiedrisko monitoringu, ar šī te sabiedrības iesaistīšanu, ka nevar mīlēt abstraktas lietas. Tu nevar mīlēt kaut kādu lielo dzimteni. Tu mīli vienalga savu ozolu, savu māju, vienalga, kaut ko konkrētu. Un caur šādu sabiedrisko monitoringu mēs viņam arī dodam iespēju tās personiskās vērtības varbūt arī noteikti definēt. Ja? Un otrais ir tas, ka zinot tās vērtības, viņš arī kļūst, viņš ir aktīvs savā pagalmā. Kāpēc viņam nekļūt aktīvam pagasta līmenī? Un tas ir mūsu nākošais solis, ko mēs arī darbojamies, veidot atbalsta grupiņas ar to domu, lai tie cilvēki daudz aktīvāk iesaistītos arī plānošanā un tādās lietās, lai nebūtu tā, ka cilvēks no Rīgas atnāca, pateica, un mēs kā zemnieki noliektam galvām, ejam, sekojam nepareizā virzienā.